Šitā būs filma par tēmu, kas lācītam vēdrā. Došu vien es kādreiz pumpējis riepu benzīna tankā vai mājās ar kājas ar rokas pumpi. Turklāt ir rādītājs, kuru sauc par manometru, spiedienu mērītājs. Bet ko tas ziemā ēd? Tāpēc mēs izdomājām vienu šādu fīču izjaukt. Noņēmām stiklu, atskrūvējām, protams, skrūvas un sākām ņemt nost pārējās daļas. Un jāsaka, ka manometri var būt dažādi. Šis konkrēti ir deformācijas manometrs. Vēl ir šķīdrumu, membrāns, virzuļa, mūsdienās ir elektriskie un tā tālāk. Atveram vaļā un tur ir tāda liekta caurule, kurai galā ir āmuriņš, kurš atkal ir savienots ar zobratiem, un kuri toties ir pievienoti rādītājiem, tātad āmuriņš zobratiem un galā rādītājs. Liektajā caurulē mainās spiediens, viņai ir tukšs vidus, līdz ar to tā izliecās, vairāk vai mazāk. Līdzīgi skolā jūs ar rokām varat locīt lineāli. Caurule izliecoties kustina āmuriņu, kas atkal kustina zobrats un rādītājs, kurš ir attiecīgi kalibrēts.